Sveiki! Te Homērs 7. mēģinājums 2. video pamācība par plus 500. Jā, kāpēc 7. Tāpēc bija problēmas ar skaņu, tad bija problēmas ar spēles parādīšanu un tam līdzīgas lietas. Paldies liels Kārlim par ieteikumu izmantot screen recorderi, līdz ar to manas trīcošās rokas netraucēs video baudāmību, laikam tā būtu pareizi teikt. Jā, kā jūs redzat, kreisajā stūrī, kur ir izdarīts pirkums, kā rezultātā te notiek aktīvi profit loss parādīšana, jeb peļņa, kas būtu, ja es pēkšņi domātu aizvērt pozīciju šeit. Tātad šis video būs vairāk par podziņām un akciju nelielu būtību. Labi, sākam. Jā, sāksim ar šīm pociņām. Pirkt un short sell. Buy un short sell un īsā pozīcija vai īsā pārdošana, īsā pirkšana. Latviski īsti nemācēšu pateikt tulkojumu, kāds arī plus 500 jums ir latviešu versija. Podziņa buy nozīmē to, ka jūs vēl pirkt akciju un kad jūs vai preci vai valūti, jūs cerat, ka šīs akcijas preces vērtība augs turmākajā nākotnē, līdz ar to jūs starpību varat ielikt savu kabatā. Šeit parasti rāda minimālo daudzumu, kāds ir pieejams. Katra akcija ir citādāks. Šeit ir vērtība, kāda būtu, ja jūs maksātu skaidrā naudā, jeb to darīt ar brokeriem kā tādiem. Un šeit ir nepieciešama security, ko jūs reāli samaksājat. Tie būtu 111 eiro. Līdz ar to, tā kā jūs pērkat akcijas, jūs skatāties required securities, jeb nepieciešamie vērtspapīri latviski. Un tā būs tā summa, kas aizies no jūsu available summiņām. Tālāk jūs varat uzlikt aizvērt pie peļņas, ieķisējot šeit klausu profit. Varat uzregulēt dažādas summas, kādu jūs vēlaties nopelnīt, un šeit jums rādīs, cik ir pienesums un cik ir peļņa. Un te arī rāda grafikā zaļā līnija jūsu vēlamo aiztaisīšanas līkni. Jā, atvainojiet. Tāpat ir arī zaudējumiem. Jā, šeit ir, jūs varat uzlikt, lai tikai automātiski nopērk, piemēram, jūs neesat pie datora. Jūs vēlaties, piemēram, lai tā kā Facebooks nokrīt 21, lai viņš automātiski nopērk. Es to neiesaku. Vienmēr iesaku būt klāt, kad jūs veicat darījumus ar akcijām. Izņemot, piemēram, automātiskās aiztaisīšanas. Jo, lai nesnāk kā man. Jā, kā jūs redzat, peļņa lēnām kāpj. Bet, jā. Kā jau teicu, pie open positions parādīsies jūsu veiktais pirkums. Te ir ideja nosaukums, daudzums, neto peļņa, atvēršanas vērtība un pašreizējā vērtība. Man ir uzlikts auto aizvēršana pie 88,43. Un te ir tā cena, ko jūs reāli samaksājāt. Premium profit and loss ir tas, piemēram, kad jūs dažām akcijām ir, piemēram, ja jūs nopērkat vai pārdodat kādā konkrētā laikā, jūs saņemat bonusus. To jūs varat apstīties pie detaļām. Šeit premium buy, tur mīnus 0, un premium sell mīnus 0, bla, bla, bla. Ja kaut kāds ir ar plusu, tas nozīmē, ka jūs šo naudu saņemat sev. Ja ir ar mīnus, tad jūs diemžēl samaksājat. Ļoti svarīga lieta, kas ir jāatcerās, un par ko iesacēt bieži vien maksā dārgi, ir precēm atšķirībā no akcijām ir derīguma termiņi. Dažām akcijām arī ir derīguma termiņi, bet precēm ir tīpaši, piemēram, dabasgāzei. Kā jūs redzat, expiry date
beidzās 23. novembrī. Tas ir pēc 4 dienām. Ja jūs nopērkat un cerat, vai zinat, ka tā vērtība kāps tuvākā mēneša laikā, tad jūs, diemžēl, zaudēsiet naudiņu. Proti šajā datumā, šajā laikā jūsu akcijas tiks pārdotas ar vai bez jūsu piekrišanas. Jūs naudu saņemat to, kādā vērtībā tā ir, bet, varbūt saņemt arī ar zaudējumiem. Jā, es vairākas reizes tikko mēģinu izskaidrot, kas ir īsā pozīcija, proti tieši kā viņi darbojas. Un sanāca dažādi dīvaini salīdzinājumi stāstiem, burkāniem un mašīnām. Līdz ar to, kas jums jāzina, ir tas, ka, ja jūs pērkat ar īso pozīciju, jūs plānojat, kad akcija kritīs, un jūs pelnīsiet uz to, kad akcija kritīs. Tieši pretēji vai izvēles loks tieši tāds pats. Aizvērtās pozīcijas. Jā, šodien nedaudz vēl pazaudēju. Tās acī jāsaka, neiet atpakaļ apritē. Nafta pazaudēja 2,50. Kā jūs redzat, varēja nopelnīt, ja es nebūtu uzlicis loss kālu. Jo es viņu biju nopirks pār 77,83. Šobrīd naftas vērtība ir 89. Līdz ar to aptuveni 1,30 eiro peļņa uz barelu, 20 bareli, 26 eiro. Tieši tik vienkārši būtu nopelnīt 26 eiro, nevis pazaudēt 2,50. Tāpēc, kā jau teicu, ir jābūt uzmanīgiem citreiz ar tiem autoklauziem un bājiem. Labāk ir būt klāt, ka tas viss notiek. Kreisajā apakšējā pusē profit loss, kas lēkā, viņš nelēkā tāpēc, ka video ir tik drosmīgi samontēts, bet tā tas arī reāli tik intensīvi arī tā cenu izmaiņas ir. Plus 500 ir pret scalpingu, proti jūs plus 500 neatļauj jums nopirkt, un, piemēram, ja minūtes laikā uzlēc uzreiz pārdot. Plus 500 ir par vairāku lēmums būtu, ja jūs to akciju vismaz paturat stundu. Viņi nav konkrēti definējuši, es viņam mēģināju izdabūt, viņam atbild, bet viņi saka, viņam nav konkrēti definēts laiks. Galvenais, lai tā nebūtu jūsu metode. Tā kā, ja jums ir kāda akcija, kas, piemēram, stāv dienu vai divas, tad jūs kādu, piemēram, netīšām pārdot vai tīšām un nodomu pārdot minūtes laikā, tad nebūs nekāda problēma. Jā, kā arī aizvēr pozīciju, close position podziņas ir te un te. Tas arī viss. Pēdējais video, kur būs jāpieliek klāt ar montāžu. Kā redzat, peļņa ir pakāpusies. Ja nebūtu aiztaisījis savu naftu šorīt ar 2,51 zaudējumu, izmantojot loss kālu, tāpēc arī brīdim, kad nevajadzētu pārāk bieži izmantot un likt uz pārāk zemām zaudējumiem. Tad, kā jūs redzat, aptvēršanas likme bija 87,83. Šobrīd ir 89. $31 barels. 31 eiro. Un tā mēs būtu nopelnījuši aptuveni pāris stundās 31 eiro. Attiecīgi, ja tiktu ieguldījis 1000 eiro, tie būtu 310 eiro. Un tā arī notiek tā pelnīšana. Domāju, ka pēc pāris stundām aptuveni kaut kur trading hours, laiks, kurā akcija tiek pārdot, pirkta, un arī šajā laikā ir visvairāk izmaiņas. Un es ceru pārdot naftu līdz 23,15, jo man nepatīk pēkšņās izmaiņas, kas notiek no rīta tik līdz atturās tirgus. Jā, tas arī viss. Paldies, Homers, Spoke LR, peace.